Labdien, mani sauc Sandra Podziņa. Šodien es jums parādīšu, kurā vietā mēs varam atrast vēstules, kuras gaidam un nevaram sagaidīt. Un nesaprotam, kāpēc neviens mums viņas nesūta. Ejam savā Gmailā iekšā. Tā, un tagad paskatīsimies, kas mums te atrodās. Labi, man tagad nav laika tur rakstīt, iesim citā e-pastā iekšā. Arī kur ielāju tāpatās. Tā, tātad tās ir vēstules, ko mēs esam saņēmuši. Bet kur ir noslēpusies tā vēstule, kuru mēs gaidām un nekādu nevaram sagaidīt? Gribu jūs iepazīstināt ar vienu sadaļu. Spiežam tur, kur ir rakstīts vairāk, uzspiežam un redziet, kur ir rakstīts mēstules. Tur ir iekritusi kādu no vēstulēm, kuru Gmails ir sajaucis un domā, ka tas ir spams, ka tā ir nevēlama vēstule. Spiežam virsū, un kas mums te ir? Tiešām. Mums te ir kaut kāds spams atnācis. Un tādas nesaprotams vēstules dzēšam uzreiz ārā un nevaram vaļā, jo bieži var gadīties, ka tiešām tur ir kaut kāds vīrus vai vēl kaut kas. Bet citreiz gadās, ka šī saucamajā, kur ir rakstīts mēstules, Gmails iemet arī kādu vajadzīgu vēstuli. Tā kā vienmēr, ja jūs kādu vēstuli no kāda gaidiet, paskatieties gan tur, kur nāk visas vēstules, gan arī paskatieties šeit mēstulēs, vai nav iekritusi šeit arī kāda svarīga vēstule. Tā, šeit mums ir miskaste. Miskaste tas ir, kur mēs varam izdzēst visas sarunas, ko esam dzēsuši, un varam izdzēst viņas līdz galam. Bet tā kā man te pagaidām ir tukšs, tad to mēs neizmantosim. Tā kā pievērsiet uzmanību šai sadaļai mēstules un pareizie pārbaudiet, lai nepalaistu garām kādu svarīgu vēstuli. Kopā ar jums bija Sandra Podziņa un līdz nākošajai reizei.